Labdien, laikam jāsaka visiem klātesošiem, gan šeit, gan kabeļu otrā pusē. Jā, mēģināšu izskicēt arī bišķiņ vēlāk to stāstu par to, ko mēs esam mēģinājuši ieviest, kādēļ to esam vēlējušies ieviest. Un laikam tādu personīgu skatījumu gan savu, kā atbildīgam valsts loceklim par ražošanu, gan arī mūsu uzņēmumu tādu filozofiju attieksmi pret to, kas tā energoefektivitāte savā būtībā ir. Jā, mani sauc Girts Vēvers, Valmiera stikla-šķiedra, 63 gadus, ja Valmiera stikla-šķiedra atrodas Valmierā. Šodien, kā jau es teicu, pamēģināsim ieskicēt to, kas tā energoefektivitāte mūsu uzskatā ir un uz kurieni un kādēļ tā ved. Īsumā Valmiera stikla-šķiedra, kā jau es teicu, 63 gadi, 26 hektāros Valmierā. Mūsu apgrozījums gadā plus mīnus ap 12 miljoniem. Valmierā aizvien 1200 darbinieki, 600 pār klienti dažādos kontinentos, ap 50 valstīm. Un jāpiemina arī, protams, mūsu meitas uzņēmums Anglijā. Tas ļoti īsumā par mums. Ko vēl par mums varam teikt? Enerģija. Mēs atrodamies viesmīlīgajā elektruma mājoklī, tā varētu teikt. Ja? Un ne tikai elektrība, bet arī enerģija ietver sevi visu to, kas kaut kādā veidā mums palīdz veidot to pievienoto vērtību. Un šajā slaidā mēs redzam to galveno. Ieskicējuši tikai papildus, ko tā enerģija mums nozīmē. Mēnesī plus mīnus tie ir ap 7-8 gigavati elektrības, plus mīnus 14 gigavati gāzes. Bet šodien laikam tas stāsts vairāk, lai vai kā būs kopsumā par enerģiju. Šajā attēlā ir ļoti labi redzam sarkanā līnija, cik aptuveni mēs gada laikā, kā Valmiera stikla-šķiedra, kā ražojošs uzņēmums, iztērējām naudu par 2 posteņiem enerģijas. Gāzi un elektrību. Energokrīze, protams, 22. gads, tas ir tas skaistais cipars ar 30 miljonu eiro gadā, un šajā gadā jau patiesībā mēs pa iepriekšējā plus mīnus tērējām tos 15-16 miljonus eiro. Un kas būtiskākais, ja mēs sākam runāt par efektivitāti, mēs redzam šo te deltu starp līknes pašu beigu noslēgumu nogriezni un šo zaļo kolonu augšā. Un noteikti šeit runās par cenām un daudz ko citu, bet šoreiz varbūt ne par cenu, kas aizvien ir 2 reiz augstāk par katru megavatu kā pret 22. gadu, bet kā mēs varam patērēt vairāk enerģiju un par to patiesībā mazāk samaksāt. Tas laikam ir tas galvenais stāsts. Kā jau minēju, tas mērķis ir parādīt uz šodienu varbūt to energoefektivitāti ne tik daudz kā zaļo projektu, kā tādu fokusu, bet kā ļoti praktiski konkurēt spējas instrumentu energointensīvā ražošanā. Tie gigavati mēnesī jau tika nodefinēti, un stāsts jau savā būtībā būs par izmaksām, risku un faktiski arī spēja investēt nākotnē. Un energoefektivitāti mēs no savas puses neuztveram kā tādu reakciju uz šīm krīzēm, par kur es minēju 22. gads, bet vairāk kā apzināta izvēle, kā stiprināt uzņēmumu konkurētspēju ne tikai šodienā, bet faktiski arī ilgtermiņā. Šajā slaidā tā praktiskā puse varbūt būs mazliet vēlāk, pēc tā nākamā klikšķa, bet tas, ko mēs iesakām skatīties katrā uzņēmumā, ir sekot un sākt ar datiem. Sākt ar datiem, kur enerģija pazūd, kur ir šie zudumi un kā ātrāk no šiem zudumiem tik projām un kā ātrāk iegūt efektu. Risinājumi var būt dažādi, vienkārši, sarežģīti, bet visos gadījumos, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, šiem risinājumiem ir jābalstās uz mērījumiem. Un visticamāk, par mērījumiem es laikam arī pēdējā slaidā atkārtošos, un to es noteikti centīšos atcerēties, bet
Ja runā par energoefektivitāti, tad izšķirošais brīdis parasti ir sapratne. Sapratne par to, ka energoefektivitāte nav tas nav atsevišķs projekts. Tā ir faktiski tāda kopīga vadības sistēma, kas caurvīja tehnoloģijas un procesus un patiesībā savā būtībā arī investīciju lēmums. Piemērs ļoti ātri. To Penteru garo es minēju par to, kas ko kurā brīdī caurvīja, bet viens piemērs. Mēs kausējam stiklu, sametam smilts krāsnī, piesparam špicku, valkam stikla šķiedru, daļa šķiedras aiziet uz procesiem, daļa vienkārši mums tika sūtīta uz deponēšanu. Investējām līdzekļus un šo daļu, kas tika deponēta, atgriežam patreiz ražošanā. Mēs to samaļam un atgriežam atpakaļ ražošanā. Ko tas dod ļoti īsti? Tas dod pavisam ļoti vienkāršu efektu uz dzīvi, uz mūsu procesiem, uz pievienoto vērtību ar to, ka mēs netērējam naudu izejmateriālos. Un ja mēs runājam par enerģiju, tad faktiski šo izejmateriālu ieliekot vēl vienreiz krāsnī, tas jau vienreiz ir sakausēts, un mums, lai to vēlreiz sakausētu, jātērē mazāk kilovati, jātērē mazāk megavati, mums jātērē mazāk elektrība, mazāk gāzi. Šeit es mēģināju parādīt tādas galvenās lietas bez lielām detaļām. Tas nav tas svarīgākais. Bet kas ir darīts? Mēs esam no visiem mūsu siltuma avotiem izmešiem mēģinājuši atgriezt šo siltumu apakaļ. Ja runā par siltumu, jā, protams, ir jāinvestē iepriekšēji kolēģi jau, kas šeit stāstīja par iespējām atrast līdzekļus, kā šos projektus realizēt, tad mēs arī ieskicējam to, ka, piemēram, pēc siltums no jumtiem apakaļ, no skursteņiem apakaļ 122 000 vajadzīgas projektam, bet reāli gadā mēs jau atpakaļ dabūjam 230 000. Tas ir viens piemērs. Siltuma atgūšana no tiem pašiem skursteņiem izmaksas ap 800 000, bet gadu laikā mēs dabūjam 500 000 apakaļ, un tas vienkārši nozīmē un rāda šo efektivitāti. Es nerunāšu šodien par procentiem un megavatiem, bet es runāšu par to, kur visur mēs varam redzēt ietaupījums. Mēs konstatējām, ka analizējot mūsu kompresoru saimniecības saspiesto gaisu, vienkārši iet un skatīt, kur ir noplūdes, mēs sapratām, ka noplūdes ir, un veicot datu analīzi, mēs uz šodien no savas kompresoru saimniecības varam atslēgt patiesībā turpat vai 5% vecus kompresors, kuriem varam veltīt laiku to eksploatācijas uzlabošanai. Ļoti vienkārši lietas, apgaismojums. Ļoti patīkami ienācām šeit. Visur ir sensori. Ražošanā tieši tāpatās. Mums ir sensori vakar stundā tumšā laikā. Mums nav vajadzīgs apgaismojums. Un attiecīgi, kad cilvēki iet, ieslēdzās, kad cilvēks nav, izslēdzās. Un mēs redzam šos ciparus, un mēs redzam, protams, šo projektu efektivitāti. Patiesībā ne tikai mēs runājam par energoefektivitāti, bet pašu projektu efektivitāti. Un redzam, ka patiesībā mēs realizējam un turpināsim realizēt projektus, kas uz šodienu maksā no vienas puses daudz, kā jau es minēju, vienkārši un sarežģīti, bet nomainot vecās elektrības lampas uz jaunākām, diezko tas daudz nemaksās. Trubas maģistrālās siltuma apkurē pārvalkot nevis pāri, bet pa telpām, tas arī maksās kaut ko, bet diži daudz jau neko tas gala rezultātā nemaksā. Būtiskākais iegūms nav tikai ietaupītie eiro patiesībā, bet savā būtībā tā ir, manuprāt, stabilitāte. Energoefektivitāte palīdz, varam to nolikt, bet palīdz prognozēt faktiski izmaksas jebkurā uzņēmumā, un kas ir ļoti, ļoti būtiski, dod lielāku brīvību plānojot mūsu attīstību. Lielākais iegūms nav konkrēts ietaupījums skaitļos, kā es minēju, bet lielākais iegūms ir patiesībā tas, ka mēs varam vadīt. Mēs varam vadīt, es negribu teikt visu, bet mēs varam vadīt noteikts process un sarežģītos laikos mierīgi mēģināt pieņemt lēmumus. Enerģijas cenas svārstības mēs neietekmēsim, mēs to zinām. Ražotājs mēs ietekmēt nevaram, cenas biržas mēs ietekmēt diži nevaram. Varbūt ne tieši caur patēriņiem, katrs no mums to varbūt saprot, ka to varam, bet lielos vilcienos visticamāk, ka nē. Bet ko mēs varam ietekmēt? Mēs varam ietekmēt, cik mums tā vienība saražotā maksā. Tā ir tā mūsu iespēja, un tieši tur arī slēpjās struktūrāla konkurētspējas priekšrocība. Ko tas nozīmē? Mēs nevaram konkurēt ar tirgu, tas nav iespējams, es jau minēju, bet varam kontrolēt savu efektivitāti. Un tieši tur arī rodās atšķirība starp uzņēmumiem, kas pielāgojās, un tiem, kas savā būtībā nosaka spēles noteikumus, kas
nosaka spēles noteikums paši savā mājā un paši no savām atkarībām. Un izdevumiem. Ir viena atziņa, ko gribētos nodot, un energoefektivitāte, es esmu minējis, nav tikai izmaksas. Uz šodien tā ir investīcija uzņēmumu noturībā un konkurētspējā īpaši ilgtermiņā. Un ekrānā mēs redzam šos divus lielus burtus, mazliet atšķirās, bet ar ko atšķirās viens no otra? Mēs runājām par to, kā mēs pieņemam lēmumus. Patiesībā mēs lēmumus pieņemam balstoties uz mērījumiem. Pirmais burts fizikā ir ļoti vienkāršs, kas raksturo entropiju, haosu. Tas ir haoss visur, kas eksistē. Un jebkuram uzņēmumam ir jāmēģina, jācenšas kaut kādā veidā primāri šo haosu strukturēt. Un tas ir tas svarīgākais. Vāciet datus savās kompānijās, lai analizētu, mērītu, pieņemtu lēmumus. Un tajā brīdī, kad jūs to izdarīsiet, struktūra sāks veidosies, jūs sāksiet analizēt un pieņemt lēmumus, kas gala rezultātā dos pievienoto vērtību. Šajā konkrētā gadījumā no savas puses mans mērķis bija parādīt tas, jebkurā gadījumā būs ieguvums naudā, mierā, brīvībā, stabilitātē, noteiktībā. Paldies!